Es sveicināts manā pirmajā pamācībā. Es tev šodien iemācīšu uzinstalēt Sony Vegas 9. Manā aprakstā varēs atrast linku uz torrentu, kur var nokačāt Sony Vegas Pro 9 ar Kraku un Keigenu. Tātad nokačā viņu, es, piemēram, izmantoju utorrentu. Ļoti ērts. Šeit mans torrents, mans fails. Atveram vaļā folderu. Ekstraktojam, atpačojam un atverot atpačojam. Tā. Atveram viņu vaļā un atveram instalu. Izvēlamies valodu. Apstiprinām noteikumus. Izvēlamies mapi, atstājām. Es rekomendēju atstāt standarta mapi, jo tur tiks arī klāt, tur pienāks klāt mapi plugini. Un visērtāk būs pēc tam atrast šo Vegasu. Ieinstalējam. Būs kāds brītiņš, kamēr ieinstalēsies. Lūk, arī ieinstalējās. Tūlīt viņš aizvērsies. Un finish, bet nevaram vaļā. Kad esam pabeiguši instalāciju, nevaram vaļā. Dodamies atpakaļ uz mūsu mapīti, kur atrodas Sony Vegas 9. Atveram mapīti Crack Vegas 9 un palaižam Sony Vegas Pro 8 DVD Archment 45 blablabla, kas ir Cracks. Uz Vistas un Windows 7 vajag atvērt run as administratoru. Izvēlamies mapīti, kur atrodas mūsu Sony Vegas. Šajā gadījumā man būs zem Sony un Vegas Pro 9. Pievienojam, spiežot kaut kādu šitādu te ikoniņu un spiežam Crack Me. Tagad viņš uzkrakosies, paies kāds laiciņš, kā kuram, vienam ātrāk un lēnām, atšķirība ir tā, kā no datora jaudas, kur man jau ir uzkrakojies, varam ciet. Tālāk atveram Keigenu, arī uz Vistas un Windows XP vajag vērt vaļā run as administratoru un izvēlam, te redziet, tajā Keigenā nav Vegas Pro 9 sērijas, bet te ir Vegas Pro 8 sērijas, tas nekas, 8. arī der. Tālāk varam vaļā Vegas Pro 9, viņš piedāvā reģistrēt, reģistrējam, kā tā, ierakstam mūsu seriālu, kas atrodas šeit, kopējam, tikai redziet, te viņš prasa 1HF, te ir FV, tātad mums vienkārši vajag izmainīt uz HF. Reģistrējam, register from another computer, ja reģistrēsiet online, jūs var pieķert. Spiežam tālāk, esam savadījis savus datus, var kādus datus rakstīt, bet savadījis savus oriģinālos, tātad saglabājam reģistru un spiežam next. Tālāk mums viņš prasa autorizēšanās kodu, kas ir šiten te. To mēs arī nokopējam, ieliekam un finish gatavs.
Lūk arī mans Vegas Pro 9 licenzēts, viss strādā. Stop close program, tā. Un šeit mēs varam spiest yes, un tālāk jau par, te viņš mums parādīs, ka var lejuplādēt upgrade, kas ir jau 10. Bet to taisam ciet neupgradeojam nekādā gadījumā, jo mums ir krekotais. Tāds arī būtu viss, lūk, arī jums visai vajadzētu strādāt. Ja kaut ko nespratāt, prasāt PM vai rakstat ar pat formā. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamajās pamācībās.